faktiski aizbraucu arī dienā, kad mītiņš bija. Mītiņš bija 13. janvārī, tā bija asiņainā svētdienā. 89. gadā bija. Jā, aizbraucu. Uzreiz mītiņā paliku, pēc mītiņa paliku Rīgā. Paliku pirmās 3 naktis biju. Pirmās naktis, cik sāka riktēties, viss tās barikādas sāka riktēties, braucu traktori. Skats jau bija interesants. Braucu pa to jauno tagad, to saucamo, jā, toreiz viņi saucās savādāk, pa to salu tiltu brauca. Traktori brauca jau pievakarē, mēs tur braucām pāri. Un jau sāka, tehnika vākties, bet pie pirmo nakti mums vispār bija jābūt pie televīzijas torņa. Pirmo nakti bija pie televīzijas torņa, burtiski pie torņa, ne pie televīzijas studijas biju. Nakti bija. Tad mēs tur ļoti maz cilvēku bijām. Autobus bija kaut kāds autobus no kaut kur, nezinu, kuras puses bija. Tad jau, kad nosavām, mēs kāpām iekšā, mūs noinstruēja, kā rīkoties, kā uzvesties. Ja nāk, jo bija doma, kad pa Daugavu, teiksim, lai ieņemtu televīzijas studiju, televīzijas torni galvenokārt jau, kad nāks amfībijas, jo armija jau bija tām apgādāta. Bagātīgi, visāda veida šitā tehnika jau bija. Un mēs bijām pie televīzijas torņa pirmo nakti, tur gan cilvēki maz bijām. Mēs jau izmēģinājām visādi, kā rīkoties, mūs noinstruēja. Ja brauc virsū, lai sargās, jo, kā pastāstīja, ka tur jau spēcdienesti jau bija ieņēmuši jau, mūsu spēcdienesti jau apakšā pirmajā stāvā jau bija. Ja kas, tad laižiet cauri, lai brauc, zem riteņiem nelienat, un ka viņi tālāk aizsargās, cik spēkos ir. Tā mēs tur bijām, ļoti maz bijām. Tad mēs pasildījāmies autobusā. Ik pa laikam man tur vēl viens draugs bija. Tad aizgājām līdz televīzijas studijai. Tur bija ļoti daudz jaunieši, bija studenti laikam. Tas bija interesanti vispār. Uz trepēm, pirmo reizi, vienīgo reizi arī bija televīzijas studijā biju. Televīzijas studijā ēkā. Tur uz trepēm gāja tāds trepes augšā, visur gulēja, tur tā, pa vidu tik tā laipo cauri, visur uz trepēm gulēja, kā kurš tur, cits uz pleca, cits nolicies, tur ļoti daudz cilvēku. Tur bija vairāk cilvēku, bet pie torņa nebija. Tur iztaigājām, tad aizgājām atkal savu posteni atpakaļ pie televīzijas torņa. Tur mēs pastiedzām autobusu, paklausījāmies mūziku, paklausījāmies ziņas, kas notiekās viss. Tā mēs to nakti pavadījām, jo es biju pirmās naktis bija, jo pa dienu jau, un nākušā dienā te jau ļoti daudz tehnikas bija. Ļoti daudz tehnikas, arī tur bija pie televīzijas torņa bija jau, jo pirmajā naktī uz tā tilta bija nobloķēti tikai piebraucamie ceļi. Tur ir, iet lejā visādi tās tie apļi. Tur bija traktoriem nobloķēti ar milzīgiem 150, tā modernie ārzem tehnika nebija 150, 700 smagās kravas mašīnas bija. Tur bija nobloķēti ceļi, bet mēs vienīgi bijām tur nedaudz cilvēki, pie torņa. Un nākošās dienas te jau bija ļoti daudz mašīnas bija, ļoti daudz mašīnas bija. Tad jau bija visur tehnika, visur cilvēki bija. Tā pirmā nakti tā bija. Uzreiz pēc mītiņa, un tad es biju visas nākošās naktis, 3 pēc kārtas bija. Aiznākošā naktī biju, tad man brālis tur bija, tad nākošā naktī tas bija otrā, tā bija pirmdienas uz otrdienu naktī jau. Tad es biju Vecrīgā biju. Tur bija gan sveši cilvēki, bet tie visi bija kā es nezinu, tagad tā cilvēka attieksme savādāk, tur bija tā kā viens, pieeja pie jebkura klāt, tā kā gan brālis vai savs tuvākais cilvēks bija. Jebkuru var aprunāties, nezinu, tā attieksme bija pilnīgi savādāk bija. Vienotība. Nē, ļoti sirsnīgi cilvēki bija, jebkuru. Paprasi, ko tu gribi, neviens tev pilnīgi, savādāk uzņēma. Tagad tā attieksme pilnīgi savādāk. Tagad jau esam kā man izvajag kā citam rīklakošu pušu jau gan skatoties tur no augšas, jā.
Tur bija ļoti skaisti, tur bija barikādas, tad bija visas ielas bija nobloķētas mašīnām, tur bija samest visādi agregāti bija iekšā, mašīna pie mašīnas bija tā, ka knapi pa mašīnu kaut kur pa vienu sāni var izpraukties cauri. Vecrīga visa bija nobloķēta. Aizgāja vēl pie Saeimas, tur praktiski nekas nebija. Tur bija tikai tās ielas visapkārt bija, kā ārpusē visas bija mašīnām pilnas. Tā to nakti tur bija Doma baznīcā iegāja, tur skaisti spēlēja muzika. Cilvēki saka ļoti atsaucīgi. Laukumā bija ugunskurs, Doma laukumā bija. Jā, laikam bija. Iegāja Doma baznīcā. Doma baznīca bija pārvērsta it kā par pagaidu hospitāli. Kā tagad atceros, tur ieiet iekšā, es nezinu, esi bijis baznīcā, Doma baznīcā. Pašā baznīcā es neesmu bijis. Tur, ka ieiet iekšā, tad pa labi, pa kreisi, tāds vēl tāds, tur durvis ir, vienas durvis, otras durvis, tur priekštelpa, un tur ir, ka baznīcā ieiet, tad abos pānos tur aizmugurē tādas telpas, un tur bija jau salikti, tur bija kalniem salikti pārsienamie materiāli, un viss, kas laikam nepieciešams, tur bija paši sēdēja, daudz, kas tur sēdēja, laikam ārsti un māsiņa sēdēja, un gatavojās visam nopietnākajam. Un tas spēlēja skaisti ērģeļu mūziku, paklausies ērģeļu mūziku, iegāja baznīcā, pasēdēju, paskatījos, tā gāja klārā, pa laukumu tur staigāju. Tā aizgāja, tā man viens pazīstams tur ar smagu mašīnu tur dežurēja, stāvēja. Cilvēki jau bija ļoti viesmīlīgi, nesa tur ēst. Es jau neko nebiju paņēmis līdzi, aizbraucu to nakti, to pirmo nakti tā nē, bet to otro nakti jau. Nesa tur ēst, gatavoja tēju, visur bija kaut kāds veikaliņš vaļā, ielaid iekšā, tur gājām veikalā iekšā, veikalā bija maizītes, neviens jau tur tā, speciāli, nezinu, jāsaka, nerija, bet kādu maizīti paņem, kādu maizīti uzkot, iedzer karstu tēju, atkal tur parunājies ar cilvēkiem, izēja ārā, augs jau bija, janvāris, sals jau nebija nekāds. Tur nekāds sevišķi sals nebija tādā ziemā, sniegs nebija. Tāds, pliks bija. Izgāja ārā, atkal pastaigā pa laukumu, aizgāja pie tā sava radinieka tur uz mašīnu, pasēdējām, atkal pienāk cilvēki, viņi saka, es vairs nevaru, viņi saka, cienā, cilvēki cienā nāk un piedāvāja ēst, un tagad šitie visi pensionāri, kas toreiz pensionāra groziņam nesa, tagad viņi tik abežoti, ka baili, ja 10% var noņemt no pensijas. Jā, un toreiz viņi tur, faktiski visus tur atbalstīja, nesa dzērienus un ēdienus tur, katrs savu groziņā, ne jau, bija milzīgi daudz uztaisījis mažu šķīvīti, pienes vienam piedāva, otram tur, veikalos, attaisīja vaļā, tur veikalos bija visur, bija silta tēja, un trešo nakti es atkal biju pēc kārtas, es visas 3 naktis biju pēc kārtas pirmās, tad es biju tur man brālis bija, tad es aizgāju speciāli pie centrālās, kā viņi saucā, telefona centrālā bija, tas bija kas tā bija pa ielu. Un tad tur es nakti atkal biju, visu nakti. Nieks jau nenāca, pastaigā, atkal ieeja kaut kur, ieeja kādā veikaliņā, aiziet pie cilvēkiem, pie ugunskura, tur ugunskurs kurējās, tur ugunskuri bija. Vecrīgā tā ugunskurs nekurināja, tur Doma laukumā vienīgais bija. Bet tur ugunskurs kurējās, piegājām sasildīties varēja. Vēlāk jau Zaķu salā arī mēs aizbraucām, tās bija pirmās 3 naktis bija. Un pēc tam mēs 20. aizbraucām pa dienu. Tad no kolhos toreiz organizēja. Kolhos, tas jau nebija cits pagasts, to neorganizēja, bet kolhos. Cilkāns tur organizēja autobusu. Tad 20. bijām pa dienu un vakarā bija tā apšaude bija. Mēs atbraucām mājā 20. taisni, kaut kur pirms 20. beidzām, 7. braucām mājās. Braucam ar autobusu mājās, un tad dzirdējām tikai, ka autobusā brauc, kad ziņas jau dod, kad ieņēma iekšlietu ministriju tanī vakarā. Mēs bijām tanī 20. mēs bijām Zaķu salā, bet tad tur cilvēki bija, tad tur bija pilns, ļoti daudz cilvēku bija. Tur, es nezinu, tur apgriezties nevarēja gandrīz nemaz. Tur viss pilns ar milzīgi daudz, es nezinu, 100, tur pat faktiski, kur 100, tur 1000 bija. Ir pie torņa, jo mēs bijām faktiski pie torņa bijām tad, tanī reizē.
Kā jums tagad šķiet, ja piemēram kaut kas līdzīgs tagad atgadītos, kāda būtu cilvēku reakcija un jūsējā? Jūs dotos palīgā Rīgai? Vai Latvijai tā būtu precīzāk jāsaka? Tas ir jautājums, tas ļoti interesants jautājums. Es nezinu, ja es redzētu, ka tas tiešām, tā kā šī patreizēja apstākļos tauta ir apkāsta galīgi, ja tas redzētu, ka tautai tas līdz, tad es ietu. Bet ļoti daudz to nedarītu. Un toreiz jau nedarīju, ļoti daudz nedarīju. Arī daudz kaimiņi vienaldzīgi noskaties, ko tu tur ej, hei, tur bez manis tiks galā. Tā jau bija arī. Tā ir dzīves patiesība. Un tā arī daudziem tagad būtu uztvere. Tāda pat. Ja tas tiešām būtu tautai pa labu, jā, es ietu. Es esmu tāds muļķa patriots, es esmu. Tautai, bet nevis valdībai.